Sveicināti IPM podkastam, šis webperīgs viesis TKI. Jā. What's up? Viņš pastāstīs par savu mūziku, kā viņš sāka, vairāk par sevīm. Un, ja tu pat viņu neklausies, varbūt pat šīs intervijas un podkāstu viņu vēlēsies klausīties. Varbūt. Čeko viņu out, pirms vērtē viņu, paklausies mūziku. Jā. Un jā, sākam. Kā tu vispār sāki mūziku veidot? Sāku mūziku veidot pirms apmēram 6 gadiem, drīz jau sanāk 7. Man bija kā 10 gadi, un es klausījos Juice WRLD un XXXTentacion un visu to SoundCloud reperus, tā kā Ski Mask, kas vēl tad bija populārs tajā laikā, Lil Pump. Nereāli cepītā mūzika, un es vienkārši skatījos uz to, ko viņi dara, un es tāds, es arī kaut ko tādu varētu pamēģināt. Kas tad bija tavs pirmais most influential artists? Pirmais most influential artists bija XXXTentacion, tāpēc, jo man viņa mūzika ļoti rezonējās ar sajūtām, kas man bija, kamēr, es viņu klausījos, kamēr viņš vēl bija dzīvs. Tā kā es uzzināju viņu mūziku, tas bija ļoti jocīgi, es spēlēju Roblox, un bija kaut kā čiepiņi, mēs kaut ko tur Discordā runājām, kā draugi, un viņi man ieteica, viņi tādu, man nereāli cepīši ir XXXTentacion, Look at Me dziesma, un es tāds, kas pasūd? Es noklausījos, un es vienkārši biju ahujāts, jo tad tas bija kaut kas jauns, taču viņš tur vienkārši bļaustījās, vienkārši kaut kādu huiņu, un tāpēc viņš arī bija tik ļoti influential priekš manis, jo viņš man parādīja to, ka būt sev, būt tu pats mūzikā, tas nav slikti. Ka var izpausties, kā tu vēlies, un nevienmēr tas ir slikti. Jā, un cik es saprotu, tu sākumā angliski repoji, kas tev motivēja sākumā angliski, nevis latviski repot? Tāpēc, jo bija tā, ka es pat kopš šī dienai tik daudz ko nezinu par Latvijas scēnu un mūziku. Es biju ļoti ieciklējies LV Undergroundā. Es taisīju vocal presets, piemēram, priekšā Woke Ups. Es viņam esmu sūtījis vocal presets, viņš izmantojas manas presets. Viņš uztaisīja to dziesmu, varbūt jūs zināt to. Es pat viņu nevaru nodziedāt. Bet, tāda funny, inčīga dziesma, ko TikTok dziesma un tā. Un sākumā likās vieglāk angliski, jo visu, ko es darīju, ir klausījos vienkārši angļu mūziku. Un es klausījos pārsvarā tur Slum Success, Tena. Tas bija tas 2020, man šķiet, Wave. Vai 2021, es neesmu pretty sure. Bet tad es switchojos uz latviešu valodu. Taču ap kaut kādu 22, 23 gadu, un es rakstīju produceris Edvards no LV Broke, viņš man atsūtīja dažus beats, un viņi bija ļoti fire beats, un tad viņš man prasīja, kāpēc tu netaisi latviski, es nezinu, es nekad neesmu mēģinājis. Un es pamēģināju, un ļoti labi sanāca, un tad es sapratu, ka varētu vienkārši latviski turpināt. Jo tas liekas dabiskāk nekā citā valodā, repot. Un kāda tev pieredze workojot ar artistiem, kuri nav no Latvijas? Ir tāda, piemēram, Woke Ups, mēs kaut ko Discordā runājām tur kādos serveros. Viņš bija chill guy, bet viņš blopoja un, nezinu. Jā, un kāda ir lielākā atšķirības starp latviešu un varbūt ārzemju artistiem? Liela atšķirība ir tāda, ka man šeit viņiem ir lielāks audience, uz kuru viņi var tēmēt. Cik Amerikā tur popularization? 305 miljoni, es nemaldos. Jā, kaut kas tāds, un Latvijā ir 2 miljoni. Jā. Padomā, teiksim, viņiem, man šeit dažiem underground reperiem, kas skaitās underground Amerikā, viņiem tur ir vairāk monthly listeneri nekā mums Latvijā ir cilvēki. Un man šeit tā ir vislielākā atšķirība tā, ka tie cipari liekas mazi, bet viņi tiešām ir lielāki nekā domā. Piemēram, Oģi Reinīts arī viņš pagājušā intervijā stāstīja, ka viņam vienkārši kaut 7 cilvēki tur atpazina Rīgā, ka viņš tur staigā. Man arī atpazīst diezgan bieži. Un kas tev visvairāk motivējis un bijušas tās grūtības veidojot mūziku? Visvairāk motivēja mans tēvs, jo viņš... viņam bija sava grupa, savs band,
Nu, vidusskolas laikos es nekad neesmu dzirdējis tās dziesmas. Viņš man ir stāstījis, kā viņš tur skolā ir uzstājies savas dziesmas un tā. Un viņš man ļoti motivē. Taču viņš arī klavieru spēlē, un viņš bija ļoti tāds. Nu, viņš bija mūziķis pa dzīvi, un viņš ļoti izjūta emocijas tā dziļāk nekā parasts cilvēks varētu tās izjust. Un grūtības mūzikā, es teiktu, vairāk dažreiz ir vienkārši tāds, kā lai sauc, tas writer's block. Nu, piemēram, es nerakstu lirikas, es vienkārši uzreiz, ko es domāju, uzreiz, ko es daru, tajā brīdī es to arī repoju. Tā kā man mūzika, tas ir vienkārši, tā kā, ja tu varētu atvērt laiku uz kaut kādu periodu un vienkārši noklausīties, ko es daru. Un, jā, man grūtība tāda ir pēdējo laiku, kad es vienkārši nevaru izdomāt. Taču es nerakstu lirikas, es vienkārši maucu. Jā, tas ir tā. Kas ir tagad tavu mīļākie inspiration avoti mūzikas veidošanā? Man ļoti liels inspiration ir Blood. Es domāju, tas arī dzirdams manā mūzikā. Tur ļoti daudz cilvēku saka, ka es esmu klons, bet es tam nepiekrītu. Es nezinu, bet man ļoti patīk viņa mūzika, jo man actually Reinīts parādīja viņa mūziku. Es biju viņa hatā, un viņš man uzslēdza Blood. Es aizmirsu, kas tā pa dziesma bija, bet tā kā es man varu paskatīties. Jā, viņš man parādīja Rastafarian Pill Press from the Future. Un es to dziesmu noklausījos, un es domāju, kādā veidā ko tādu var uztaisīt. Tas beats arī, un tas viss izklausās tik reizi, un es ļoti inspirējos no tā pēdējo laiku, jo patīk uztaisīt kaut ko, ka cilvēks var noklausīties man dziesmu un domāt, kādā veidā var kaut ko tādu uztaisīt, kādā veidā var tādu balsu uztaisīt. Un tā man ļoti tas patīk eksperimentēt un atrast kaut ko jaunu. Un man arī apkārt, visi cilvēki, kas man apkārt ir studijā, man ir pats no LV Broka, man ļoti lieli inspirations ir shoutout Skābi, shoutout Zemak, shoutout Mul, shoutout Marijus, shoutout kas vēl Buhardī, shoutout Magnolī, shoutout G2G. Un es arī no viņiem visiem inspirējos ļoti daudz, jo mēs esam studijās, vienkārši klausos un redzu, kā viņi to dara. Un ir daudz ko iemācīties arī no viņiem, jo viņiem ir labāks prasmes nekā man kaut kādos citos spektros un tā. Un, mums katram ir tāds labās puses. Tur pastāstīt savu, kā tu esi evolvējis starp albumiem un tam līdzīgi, starp savu sākumu un tagadējo, kāds ir aptuveni izskaties. Man pirmais albums bija angļu albums, kur es visu pilnībā produsoju. Visi tie beati bija mani, viņi sauc man šeit tā. Es pat aizmirsu, kā to albumu sauc. Tas ir crazy. Viņi sauc Get Rich, Get Money. Get Rich, Get Money. Un tur cover uztaisīja Mul, Get Mul. Un tas bija tāds albums, kurus vēl mēģināju saprast, ko es gribu darīt. Tas bija tāds pēdējais noslēgošais angļu albums. Un viņam nav actually pat tik daudz traction. Man šeit tur ir diezgan ok dziesmas. Un tad pēc tā albuma man bija ļoti zemes kvalitātes mūzika, kas bija mans pirmais latviešu albums. Tur bija featurā Capārs, Skābe, kas vēl. Kaut kas vēl tur bija man šeit. Bet es no tā albuma jau lēnām sāku iejusties tajā latviešu scēnā, kā man tur. Taču man switchot no angļu valodas uz latviešu bija diezgan jocīgi, jo repojot angliski, tur ir savādāk vārdi, tu viņus prononco savādāk, un tur tas zilbes ir savādākas, un tad, kad tu mēģini atrast vārdus, kas rīmē, tad tas ir grūtāk latviski. Un es ar to albumu man šeit sasniedzu to punktu, kad es jau mācēju to darīt tādā labā līmenī. Un tam man bija albums Evolūcija, tieši tas piešķiroši tam, kas notiek manā dzīvē. Vienkārši taisīju mūziku, un tajā albumā man šeit tur ir tāda noteikta skaņa, kur es šaubos, es atgriezīšos atpakaļ uz viņus. Man ļoti daudz cilvēku prasa, lai es taisu vēl tādu mūziku, bet es šaubos, ka es taisīšu tādu mūziku vēl. Man ir daudz trakāk sūta, ko likt ārā. Bet Evolūcija bija ļoti tāds nozīmīgs punkts manā
tā kā karjerā, es varētu teikt. Un tāpēc tā albuma bija pašnāvība. Un tas albums nozīmē to, ka tā kā man bija ļoti liels pārmaiņas manā dzīvē. Man nesen tēvs nomira no vēža. Es ap to brīdi viņam vēl bija tā diagnoze, un es tā kā, tas cilvēks, kas es biju evolūcijas laikā, es viņu vienkārši, viņš nav vairāk manī iekšā, tā kā. Un ar to albumu es tā kā, tur ir dzirdēts, tur ir tāda hard, tāda skaņa, tā kā distorted 808s, un tā bija tā kā tāds albums, kur es vienkārši tā kā atstāju savu pagātni un tiecos uz to, kas ir nākotnē. Un ar to albumu man šeit tiešām tā kā lokinojos uz to hard, tā kā 808 sound ar heavy autotune un tā. Un uz ko tagad tu tiecies vairāk? Kas ir tavs tāds goals? Man goals ir uzstāties kaut kad ļoti lielā koncerta zālē ar kaut kādiem 1000 cilvēkiem. Tas man vienmēr bija sapnī, ka tā kā, man vienkārši tāds sajūta, ka es to varētu sasniegt kaut kad savā dzīvē. Un jā, man arī liels goals ir tāds, lai, tā kā, varbūt vēlāk par to parunās intervijā vēl, bet daudz man zina par to, kā es tur TikToks liku un tā. Gan jau jūs arī zinat, es nebūšu surprised. Un tā kā cilvēki to redz un domā, ka tas ir ķipa funny, tas, ko es daru. Tā kā tas nav serious, bet, es nezinu, es miksēju visu, es taisu beats, visus gandrīz vai pats. Un es ierakstos pats, un tur reāli ir tā kā darbs pie tā visa. Un mans goals ir vienkārši tā kā, kaut kā pierādīt cilvēkiem to. Tā kā, kad reāli tur ir kaut kas, ka tur nav vienkārši mumbling, tā kā, kurī boķi, tur reāli ir tā kā māksla, ko, cilvēki varētu izjust. Tas ir mans goals, tā kā taisīt mākslu, ko cilvēki var just. Tā kā, ja man dziesma, cilvēkam var likt justies bēdīgam, priecīgam, dusmīgam, pilnīgi vienalga, tas jau ir man, tā kā, goal completed. Tas ir vienkārši, tas ir tik krūti, ka tā kā dažreiz izēja ārā, un cilvēki saka, es atceros, bija viens džeks, ko es satiku, viņš īstenībā AK, kas uztaisīja man bikses, kuras man šobrīd ir virsū. Viņš man pienāca pagājušajā koncertā, kas man bija Hypercentrā, kaut kad pirms dažiem mēnešiem. Viņš man teica, ka viņš klausījās manu albumu Animant, un tas arī bija albums, kas tā kā, tur bija nereāli liels inspiration no Blood, un tur bija tāda skaņa, ko tā kā īsti nevarēja saprast, bet man viņa likās tik perfekta, jo tā kā tu vienkārši uzliec austiņas uz pilno skaļumu, vienkārši izbaudi to skaņu, un tu vari tā kā iegremdēties tajā. Un jā, un man Eikais teica, ka viņš raudāja, klausoties dziesmu, es aizmirsu kuru, es ļoti aizmirsu kuru, bet viena no pēdējām dziesmām, un tas man nozīmē ļoti daudz ko, tāpēc, jo, tā kā, tas, ka cilvēks var just kaut ko no manas mūzikas, tas ir, es domāju, tas ir skaisti reāli, tas ir tiešām, tā kā, ka mans darbs ir padarīts, un es jūtos gandarīts ar to. Tur pastāstīt, kā izskatās tos step by step processus veidojot dziesmu? Nezinu, atrod beatu. Es parasti skatos no vai V3, shoutout V3, viņam ir crazy beats, viņš, es nezinu, vai jūs zināt, kurī bauda dziesmu, viņš produsoja to dziesmu, un viņam insane beats, vienkārši neviens, tā kā reāli neviens nevarētu kā viņš. Un es vai nu skatos beats no viņa, vai nu skatos arī Praise Noja, shoutout Praise Noja arī. Viņš ir ļoti daudz dziesmas producojis no mana albuma Melancholy, un no Animant arī viņš ir producojis. Un viņš ir strādājis arī ar Raining Lol un dažiem vēl tur underground artistiem Amerikā. Un tā, tas ir diezgan krūti īstenībā, ka Latvijā tā džeki ir, kas tā kā, strādā ar tādiem artistiem. Un tad es parasti ierakstu. Un ir tā, ka ir dienas, kad es varu one take kaut ko ierakstīt, un ir dienas, kad es vienkārši bar for bar, piemēram, dziesma Snus no Animant, viņi visi ir one take. Tā kā es to neesmu publicējis, tā kā to publiski, bet tas viss ir one take, tā kā viens ieraksts. Es vienkārši jūtos ļoti emocionāli tajā brīdī, un es vienkārši, tā kā, tur baigi nevar saprast, ko es saku, bet tur, man šeit var, tā kā,
sadzirdēt to emociju, kas man bija tajā brīdī, un tā kā tur nevajag nemaz saprast, ko saka, tur vienkārši ir jājūt tas, un jā, nu man tāds rituāls ir uz dziesmām. Jā, un tu vari izstāstīt kaut kādu savu most crazy, nozīmīgāko pieredzi studijā. Kreizijas pieredze studijā bija tāda, ka mēs bijām ar čomiem, ar LV Brokiem, un arī bija G2G, bija DJ Sexy Beat, un mēs ierakstījām, nu es neierakstīju, es engineeroju. Sexy Beat, man liekas, Magnolijas Skābe, Zemak, man šķiet, arī viņi ierakstīja kaut kādu dziesmu. Nu, viņš šobrīd ir unreleased, viņa nav ārā. Bet es vienkārši biju ļoti izbīnējies par to, ka Sexy Beats, viņš tās pasaka, iedomā Miķi, es gribu repot. Es viņam iedodu Miķi. Un viņš vienkārši one take iepist tik perfekti, ķipā. Un pat es vienkārši klausos, tur FL studio redzams viena one take. Un es vienkārši domāju, kādā veidā to var izdarīt. Tas ir insane. Un Magnolijas arī viņš ļoti talented ir uz freestylēm. Viņš vienkārši aiziet uz studiju, vienkārši ieraksta vienu take un viss viņam vairs neko nevajag. Viņš reāli tas ir tāds man šeit trakākais, ko es esmu ieraudzījis studijā. Par tavu vārdu, Kid Ernest. Jā. Gribētu pastāstīt, kā. Kroči bija tā, ka sākumā bija The Kid Ernest, šobrīd ir TKE. Tas ir saīsinājums, The Kid Ernest. Tehniski nozīmē vienu to pašu. Bet ap to laiku arī, kad es sāku taisīt mūziku, man īstenībā pirmais vārds bija Ernest ar dolārzīmi uz S purta. Un man kaut kur ir kaut kādas dziesmas unreleased, kas es neteikšu, kur viņas ir, bet ja jūs viņas atradīsiet, tad viss cieņa. Bet jā, man bija tas vārds, un tad es klausījos The Kid Laroi. Un es vienkārši iedomājos, man sauc Ernest, viņas sauc Laroi, The Kid Ernest. Un tad es, bija tas vārds. Un tad viņš vienkārši apnika vienu brīdi. Es redzēju arī, ka Čei nomainīja savu vārdu no Čei Romani plus uz Čei. Es padomāju, bija šī kaut ko pakonstruēju galvā. Un es iedomājos, ka es arī varētu nomainīt savu vārdu uz TKE. Un jā, tur tāds stāstīt. Jā. Tev arī Kid Laroi bija kaut kāda inspirācija sākumā, un vai tu viņu klausies līdz šodienai vai vairāk? Ne? Viņš īstenībā bija vienu brīdi ļoti liels inspiration. Jo pēc tam, kad Juice WRLD nomira, es viņu klausījos ļoti daudz. Un, man ir vecas dziesmas, dažas, kuras ir man tiešām ir ļoti daudz, ko klausīties Spotify, gan YouTube. Man tur nevarēšu pateikt vārdu ļoti kaut 3 gadu veca dziesma, man šeit pat vairāk varētu būt, kur var dzirdēt to Kid Laroi inspiration, ka viņam ir tā gritty balss, ka viņš dzied un tā heavy autotune, bet tik un tā viņš dzied labi. Un es to stilu kaut kā iemiksēju ar hyperpop, jo es vienu brīdi taisīju hyperpop mūziku, bet tas bija tā, kad es angliski repoju. Yeah. Tu vari noreitot savus top 5 most starp gadiem varbūt influential artists, kas tev ir bijuši, ko tu visaugstāk vērtē sev? Tā kā secībā? Vai? Vienkārši top 5. Ok, top 5. Es teikšu uzreiz XXXTentacion. Tas ir viens, Juice WRLD. Tad mums ir Ski Mask. Ski Mask ir īpaši tās dziesmas, ko es izlaidīšu. Es baigi neko daudz negribu teikt, bet man drīz būs EP. Tur, kur būs, man jaunākā dziesmā Spridzinu tumbu. Tāds tipa stils vienkārši kaut kāds, varbūt 6 dziesmas. Tāds ir Ski Mask. Un es varētu vēl pateikt. Blood un Slum Success. Man ļoti daudz inspiro. Tāds tumšāks jautājums, vai tev ir bijis tāds brīdis, kad tu gribēji beigt mūziku taisīt pavisam? Jū. Dahu jāreiz. Man pat tagad dažreiz ir tāda izmisuma sajūta, jo es daru šo sūtu tik ilgi. Un man tāds sajūta, ka cilvēki to neredz, un tiešām ir izmisums tāds, kāpēc šito daru vispār? Priekš manis tas nav bijis priekš naudas vai priekš fame. Tas ir vairāk, lai labi, tas jau, protams, argumentē
sevi, ja tā kā es saku, ka tas nav priekš fame, bet tā kā es gribu, lai cilvēki dzird. Bet tā kā, nu, ir bijuši brīži, jā, ka tā kā man vienkārši tāds izmisums, tā kā, nu, ko lai taisu, tā kā, ko es tagad taisu, kāpēc, un tā tālāk. Jā, bet es vienmēr kaut kā izēju tam cauri, tāpēc, jo es zinu, ka nu, tu nezaudē tik līdz tu vienkārši beidz, nu, tā kā, tu nezaudē dzīvē tik līdz tu vienkārši izvēlēs to nedarīt. Tik līdz tu turpini darīt to, kas tev patīk, un to, ko tu mīli, un tas, kas tev ir dziļi sirdī, tad tiešām tu jau esi vinnējis. Tā kā man šķiet, es jau esmu tā kā sasniedzis tik daudz ko, un es esmu ļoti proud ar to, ko es esmu izdarījis, un dziesmām, ko es esmu uztaisījis. Bet, jā, kaut kā tā. Yeah. Tu kādreiz domā veidot vēl mūzikas angliski, vai tagad tu esi gatavs palikt tikai pie latviešu mūzikas? Nu, es arī īstenībā netaisu tikai repu, es esmu taisījis šitās, kā sauc, rock mūziku un alternative type of mūziku. Kur tā kā es vienkārši dziedu, un man ir ļoti daudz tādas unreleased mūzikas, kur, nu, reāli ģitāru es spēlēju, klavieres es spēlēju, bungas, es tur FL Studio uzspiedu pa podziņām un tā. Bet defo in the future būs switch, kaut kad būs switch, kad nebūs reps. Nebūs reps vairāk, tā kā čista. Nu, es domāju, vienmēr reps kaut kā atnāks atpakaļ sirdī, bet kaut kad drīzumā čista būs kaut kāds albums vai projekts, kur ir, nu, reāli, nu, tā kā Radiohead type of production, you know. Yeah. Un man arī ļoti liels inspiration, tā kā ir Radiohead īstenībā. Nu, protams, ne repa ziņā, bet, nu, tajā runājot par to alternative rock un tā tālāk, man arī ir bijušas vecas dziesmas, kuras dziedu hyperpopā un tā, un tur arī ir dzirdams tas glaive inspirations un tā, un jā, kaut kā tā. Yeah. Varbūt ir, zinām, kāda artista, ko tu drīzumā kolēbos, vai nevar teikt? Es domāju, es varu teikt. Būs ar manu bratanu Zemak teips, kur mēs abi divi vienkārši strādājam jau cik mēnešus, 6 kaut kur sanāk. Un tur ir, es baigi neko negribu teikt, taču I'm gonna let the music speak for itself, bet tur būs insane dziesmas, tā kā, nu, tūsa dziesmas, tur būs dziesmas, kur var raudāt, tur ir dziesmas, kur var, nu, tā kā darīt jebko, ķipā. Un es domāju, tā, ka viņš būs ārā, cilvēkiem čista patiks. Yeah. Tā kā, jā, tas ir kaut kas, ko cilvēki var gaidīt. Tu labāk taisi dziesmas studijā, tā kā dienā vai naktī? Naktī. Čista naktī. Es esmu nakts pūce. Es pa dienu, es parasti neko nedaru. Es vai nu esmu ārā, vai nu sēžu mājās, tā kā gultā guļu. Un sēžu telefonā, scrolloju kaut kāds TikToks, bet naktī man vienkārši, man ieslēdz tās režīms, ka tā kā vajag kaut ko darīt, vajag kaut ko taisīt. Un, jā, tas ir ļoti raksturīgs man tēt arī, jo viņš arī tāds nakts pūce bija, viņš vienmēr, nu, kompī tā kā... Viss saifrt. OG son. Man krīt tieši miķis. Vai krīt miķis? Ej! Mēs tieši filmējam podcastu. Es vienkārši gribēju pateikt, big shout out fucking TK, ej klausieties, Melancholy, ej klausieties. Ej! Viņam būs drīz vēl jauns hujās, kas būs vēl labāks. TK is the fucking goat. Ja tu heitot nespot viņu muzonu, tad tu vienkārši nespot neko pa dzīvi fuck. Hey, shout out my brother OG Reinīts on God, shout out my brother Maslama, love him on my gang. Tā kā reāli, tas ir mans brālis, bļa. Shout out TK, man, go listen TK, man. Yeah. Tie zini. Dai. Jā, tu sākumā stāstīji intervijā, kad tu sākumā darīji TikTokā huņu, tā kā savu mūziku. Jā. Tas man ļoti atgādināja, ko Edvards Skeltriks vispār darīja, ka viņš taisīja kā visus tos AI mīmu, TikTokus, visu tā kā to huņu darīja, bet izrādās viņa mūzika bija ļoti dziļa. Viņš kā, tu viņu arī ņem kā inspirāciju vai kā? Es jau godīgi pat neklausos Edvards Skeltriks. Wow. Tā kā es Wow. zinu, piemēram, OG Reinīts. Viņš iepriekšējā intervijā teica, jā, ka viņš baigi daudz inspirācijas. Jā, viņam ļoti cepīja viņa mūzika, bet es nezinu, man kaut kā nekliko. Tas ir ļoti savādi, jo, nu, es esmu dzirdējis viņa mūziku, man cepīja, nav tā, ka huņa, bet tā kā nav kaut kas tāds, kas klausītos. Jā. No.
Un tā. Noteikti, manuprāt, ne visiem viņi ir. Manuprāt, arī viņi ir tādā grūtā, kurā tikt iekšā. Manuprāt, tur vajag specifisku garstāvokli priekš viņa mūzikas. Jā, tas fakts. Vispār mums ir Instagram pāris jautājumus, varētu viņus to nolasīt, ko mums cilvēki ir prasījuši. Davai. Tā, Un bail. tā, Bļeļ. pirmais jautājums mīļākā Učena 45. Mīļākā Učena 45. Ej, tu nāc, kurš to uzprasīja? Ej, šautauts man latviešu valodas skolotāji. Es, diemžēl, aizmirsu viņas vārdu, bet viņi arī Siguldā mācījās īstenībā. Un viņi zināja man sens, un man sens arī mācījās Siguldā. Un jā, viņi bija ļoti jauki, viņi bija nereāli jauki, viņi zināja, ka es repoju. Es atceros, īstenībā funny stāsts. Es vienreiz aizgāju pie viņas tā kā uz konsultācijām, vienkārši parunāt. Es neatceros īsti par ko. Un tad tur bija vēl kaut kāds džeks, un viņš zināja, ka es taisu mūziku. 45. Visi zināja, ka es taisu mūziku. Un es kaut ko runāju. Un tad tas džeks, viņš raksta kaut kādu pārbaudas darbu vai kaut ko tur pārraksta. Es nezinu. Un viņš pasaka, ka latviešu valodas skolotāja tāds, jūs zinājāt, ka viņš taisa mūziku? Jūs zinājāt, ka viņš repo? Es jums varu parādīt tagad uz ekrāna. Es tāds, what the fuck? es sāku stresot, es tāds labi skolotāji, es eju prom, doju čau. Jā, tad es aizgāju prom. Tas bija funny. Kas plānots, ja gaidāms nākamajos mēnešos albumu, EP, single, whatever? Labi, es pateikšu vēlreiz, būs albums ar Zemaku. Es nezinu vēl vārdu, bet viņš šis būs pēc vasaras. Mēs uz viņu strādājam ļoti ilgi un ļoti, ļoti cītīgi, taču tur ir daudz ko miksēt, daudz ko pārstrādāt. Un arī man būs EP. To jūs varat gaidīt, vai nu man būs albums, es nezinu, kā būs. Kāda ir tava dream collab? Dream collab. Es gribētu ar Blood uztaisīt dziesmu, vai es gribētu ar... Ir tāds viens French underground reperis, es nezinu, vai jūs zināsiet, viņu sauc man šķiet Sheriff Lazone. Un, jā, man ļoti patīk viņa mūzika, viņam tāds hard ass flows, tā kā viņš repo franciski, bet es neko jau nesaprotu, ka viņš saka, man nereāli cepī, kā viņš tur vienkārši hujāčī, tā kā, jā. Jā, un kas tev mīļākie artisti, ar ko strādāt? Mīļākie artisti, uzreiz teikšu, Zemak. Tā kā mums ar viņu tas workflows ir tik natural, un tā kā mēs varam atrast kaut kādu skaistu beatu un vienkārši izrapot visu sajūtas, kas mums ir pa dzīvi. Un... Ja neviens cits nevarētu dzirdēt to mūziku, to projām taisīt mūziku priekš sevis, vai ne? Jū. Es reāli visu, ko es daru, es pat varu parādīt. Es ja godīgi pat neklausos baigi citu mūziku, izņemot savu, kas ir ar citiem cilvēkiem. Tā kā es vienkārši uzslēdzu, aizēju uz Telegram, es nevaru redzēt kamerās. Es aizēju Telegramā un man ir tāds unreleased, un es vienkārši klausos tā kā dziesmas. Man ir ļoti daudz reku, ja es aizēju saved messages, arī man tur ir vienkārši tā kā mūzika, you know. Tā kā saprot, un vēl ir vairāk, tā kā, ķipā, es tikai klausos savu mūziku, jo man tas palīdz saprast, ko es daru nepareizi un ko es daru pareizi, jo tā kā es tā kā arī tā kā ļoti inspirējos no sevis, ķipā, jo man šķiet tas ir pareizi. Tas ir tā kā, vienmēr ir jābūt kaut kādam mazam ego, tā lai man šķiet sajiet visu. Ķipā, nevajag būt tādam pimpim, tā kā, kad, es esmu labākais, ķipā, es domāju, ka es esmu viskrutākais un tā. Jā, ķipa, vienmēr ir labi tā kā būt pašpārliecinātam par sevi, jo ir arī tāds tā kā noteikums dzīvē, ķipa, ka mēs dzīvojam tā kā līdzi, kad galvenais ir vienkārši tā kā darīt. Un jā, ķipa. Jā. Kaut kā tā. Pieņemsim, reku šeit Pauls vēlas palikt par artistu. Yeah. Kas būtu ieteikums, ko tu viņam dod? Es tev ieteiktu nopirkt 80-20 un Focusrite solo. Tāpēc, jo tas ir labākais budžeta setups ever, ko var dabūt. Es tev ieteiktu reāli nesakot nekādiem standartiem un vienkārši darīt to, kas naturāli iznāk. Tā kā vienkārši
nu, ja tu kaut kādā esi studijā un esi pie mikrofona, kā piemēram šajā telpā, bet tā ir studija, un vienkārši saki uzreiz, kas tev ir uz prāta. Tā kā, man tik daudz cilvēki, piemēram, daži man draugi arī tā kā prasa, es nevaru izdomāt, ko teikt, ķipā, tur šits tā, nevaru izdomāt liriks, bet uzreiz tas kas tev prātā ienāk, tas arī ir tas, kas ir jāsaka. Un tā kā, es vismaz tā daru, es nezinu. Bet jā, tas ir tas, ko es ieteiktu, tā kā jaunam artistam, dabūt labu gear, jālādēt FL studio un sākt hujāt šī. Tas ir, tas ir viegli samērā, ja tu zini, ko dari. Un tā kā, jā, ķipa. Jā, un tu viss pārējais pieredzīt. Jā. Es nolasīšu pāris hot takes, un šeit visi atbildēs viņiem, ko viņi domā par viņiem. Ok, davai. Tā. Sāksim ar šo. Kents Kārsens ir labākais OPM members. Kas bija OPM memberi? Tipa Playboy Kārtīs, Kents, Lonelys, Homicide Gangs. Viņš nav labākais. Nē, Kārtīs ir tā kā Kelmē. Manuprāt, Lonelys un Ken Kārsena ir viens otram blakām. Īpaši man sevi, kad Anna Līslēdz Lonelyam labāks, bet Līslēdz Kenam ir labāks. Un es teiktu noteikti, Kārtīs ir vēl tā kā viņiem māceklis. Jā, es piekrītu. Kārtīs ir, viņš ir pioneer uz visu to, ko, ja godīgi, visu to, ko es daru kaut kādā samērā, visu to, ko viņi dara. Un viņš ir reāli tā kā pavojis vai tā kā, es nezinu, tā dziesma Magnolia, kas viņam tur bija. Es biju sīks, viņi klausījos tās, what the fuck, tipu, kas tas ir? Tas ir crazy, ka viņš vienkārši, abiju un ablā, jā, šurī nedēļ, jā. Un tā kā, viņš izklausās labi, un tā kā, jā, viņš reāli uztaisīja kaut ko jaunu. Tāpēc, jā, es neuzskatu, ka tas ir pareizi. Ko pārējie domā? Man liekas, tas ir līdzīgi, ja Kārtīs ir labākais, tad Lonely zem viņa un Kents zem Lonely. Es teiktu, Kents Lonely vēl tā blakus. Viņi tā tu. Es vispār neliku Kārtī tik daudz augstāk pa Lonely. Kārtīgi. Klausies, tā kā piekrītu, Kārtīs ir 3 soļi zemāk ir Lonelys un 1 soļi zemāk ir Kents. Jo, Tā es tam piekrītu. Man same idea manā galvā. Tā, nākamais hot takes. Netspence, Osamasons un Xavier Zobeist un Uzi Vert ir more influential mūsdienu Latvijā nekā Raimonds Pauls. Ko jūs domājat par šo teiku? Ir daudz tādi, kā lai saka, nerap mūziķi, jā. Man liekas, viņi inspirējas tiešām no viņa, bet lielākā daļa no, upcoming latviešu artistiem, liekas, daudz vairāk beisojas uz to underground scīnu. Jā. Tie ir reperi, nevis tie citi. Jā, bet Ir jau tā tā arī ir. daudz grupas ārā. cik tu var nosaukt? Es nezinu, cik jūs dziesmas varat no Raimonda Paula nosaukt? Kāds Nevienu. var 5? Es nevaru nevienu. Es arī nevienu. Nē, bet viņš ir foršs klavieris. Man ļoti patīk, kā viņš klavierē. Bet, Noteikti, manuprāt, mūsdienās Raimonds Pauls nav, es teiktu, vairāk influential, bet tas, ko viņš starp gadiem ir izdarījis priekš pašas Latvijas, ir ļoti respektējama lieta, un tas, kā viss ir veidojies. Bet tieši šajā momentā es piekrītu teikam, kad šie visi underground artisti un vairāk zināmie artisti no ārzemēm ir vairāk influential, bet vēl projām jādod visu cieņu Raimondam Paulam. jā, viņi definitīvi ir more influential, tāpēc, jo, tā kā, padomā, tā kā mūzika vienmēr ir mainījusies. Mēs aizgājām no klasiskās mūzikas, kas ir tikai tā kā strings, uz reāli mumble rap, kaut kādā ziņā, ķipa. Un tas jau arī parāda to, tā kā influence, kā mūzika mainās. Es nezinu, vai jūs zināt, tā kā pirms kaut kādiem dažiem gadiem bija kaut kāds TikToks, kas tā kā how people gonna listen to music in 2023, un tur ir tās ķipa, kaut kāds funny shits, ķipa, ko rēc pa tagadējo scēnu, bet tā arī ir. Tā kā es klausos tādu mūziku, kur cilvēki vienkārši tā kā, ķipa, tā kā kaut kāda huņā kā runā. Tas jau, tā kā tu vari tik daudz ko sasniegt ar mūziku. Es, piemēram, tāpat Siguldā es gāju īstenībā uz Balto Fīģeli mācīties klavierus un, klavierus un, kā lai sauc, tā kā... Improvizācija. Jā. Es gāju mūzikas skolā un es mācījos mūzikas teoriju un improvizāciju. Un tā kā, cik klavierēs ir tā kā, notis, ķip, tā kā... Uz pašām klavierēm? Jā, cik bija? Kaut 110. Apmēram. Bija apmēram, jā. Kaut kas tāds, tā kā, iedomājies, ko var darīt ar to.
Iedomājieties, ko var darīt ar vārdiem, ko var darīt ar skaņu, ko var darīt ar frekvenci, kas ir vienkārši tā kā sine wave. You know, vienkārši cilvēki, nu, tā ir evolūcija. Nu, tā kā, nu, cilvēki evolucionējās un viņi vienkārši atrod kaut ko jaunu. Un man šķiet, tas ir arī ļoti skaisti, ka cilvēki tā kā, nu, tiekās uz kaut ko, kas ir jauns. Tāpēc, jo, nu, man šķiet Latvijā īstenībā šis ļoti liels points, kas man draugam Muliget Mula bija, ka tā kā latviešiem patīk ieciklēties uz kaut ko, kas ir tā kā vecs. Tā kā no hate uz visu to veco latviešu mūziku, bet nu cik var klausīties, ķipa, cik var, nu tā kā, nu ir tik daudz mākslinieki, tik daudz dziesmas, ko klausīties, un tā kā, nu, es nezinu, es dažreiz apbrīnoju cilvēkus, kas, nu, vienkārši turpina klausīties vien to pašu, jo es tā nevarētu. Es nezinu. Man patīk vienmēr tā kā switchot savu stilu, un tā es reāli klausos kaut kādu Radiohead, un tad es vienkārši nākamā dziesma, kas ir uzlikts, ir kaut kāds Blood. Kāds ir tāds dziesma? Jā, I got a cheese. Jā, burrito filet with beans. Un tā tālāk. Nu, ķipā, tā kā, un cepī ļoti. Un tā. Paldies, ka skatījāties APM podcastu. Bija superīgs laiks ar superīgo viesi TKI un gaidām jūs nākamajā epizodē. Gang, paldies APM podcastu, ka viņi man pasauca. Paldies, ka varēja pastāstīt bišķi par sevi. Viss, ko es vēlos teikt, ir, ka jauna mūzika drīz. Klausieties TKE un es ceru, ka jums mūzika patīk un ka jūs varat izbaudīt to un klausīties ar ģimeni vai ar draugiem vai tusiņos varat spēlēt vai braukāt ar riteni un spēlēt man mūziku, tas būtu ļoti krūti. Un klausieties arī šo podcastu, un ķipa, what the fuck, ko savādāk vai darīt. Shoutouts APM, paldies viņiem, ka man paņēma. Paldies. Tā.